2025. Kas par nahuj gadu? Man ir tik daudz ko teikt, bet, kā var redzēt pēc mana vizuālā stāvokļa, ka man ir bikur kaut ko jāteikt galā, tā kā lūdzu. Nu, vēl tagad, kad man nav bārdi, es izskatos 10 gadus jaunāks, un arī tas, ka man tagad ādas jau fucking niezē. Bet, nu kā ir, es neesmu skuvies, es esmu gandrīz 2 mēneši, tā kā, jā. Bet, kā jau var redzēt, pumpas biku ir alerģija, kā jau vienmēr svētku laikā es ēdu visu, ko es gribu, un visu, ko es ēdu, ir labākais man, tā kā, jā. Bet, jebkurā gadījumā, tas, par ko es gribēju parunāt, ir man šajā sarakstā šeit, kas ir mani šī gada, nu, kā lai saka, es vienkārši reflektojos uz šito gadu, un es arī domāju, ko es darīšu nākošu gadu. Tā kā, jā, 2025. gads, jebau. Tas bija viens no svarīgākiem gadiem, kas man ir bijis. Es neteiktu, ka tas būtu kā lai saka, izmainīgākais gads manā dzīvē. Bet šitas ir, nu, es pateiktu, katalīzes pagaidām, kas man ir bijis. Viens no vistrakākajiem. Tā kā, jā, 25. gads, jebau, man daudz par ko runāt. Tā kā, jā, sāksim ar pirmo lietu. Pat pirmā lieta, kas bija man šī gada vispār mērķi, kas man kaut kur ir pierakstīta, es nezinu, vai šajā blociņā vai nē, bet šitā mana 25. gada pierakstu vispār tas man atgādina, bļaļ, es nepasūtīju taču jaunu grāmatiņu. Ok, jā, kur ir, man ir tomēr pierakstīta. Pirmkārt, pirmais ir 15k revenue mēnesī. Pats pirmais goals, kas ir, ja godīgi, šitas tipa mērķis bija ar nolūku, ka shoot for the stars, land on the moon, tipa doma ir, ka man jātiek līdz 15,000 mēnesī. Es atzīšu, es netiku līdz 15,000 mēnesīm, bet es tiku vairāk nekā es biju domājis. Es uzrakstīju 15,000 mēnesī. Man doma bija, ka es vismaz tieku 3k vai 5k pat, un es esmu to sasniedzis, es esmu pārsniedzis to. Man labākais mēnesis bija 8,7 tūkstoši, kas ir praktiski pusceļa, vairāk kā pusceļā uz šitā tā kā 50% success rates priekš finansiāliem. Tīri ok. Tas, protams, nav visu laiku, tas man vienkārši labākais mēnesis, kas man ir, bet, jebkurā gadījumā, samērā labs sasniegums. Otrais, vissvarīgākais bija izvākties. Un kā var redzēt, man ir sava vieta. Man vispār nesen bija Viku renovācija ofisās, tagad varētu parādīt dažus kadrus, kā izskatās tagad. Protams, es izdarīšu vēl modifikācijas, man viss nav 100% pabeigts, un līdz jaungadam man ir, 5 stundas aptuveni. Tā kā, jā, es redzēšu, vai šo video paspēšu samontēt līdz tam, es ceru. Bet, jā. Nākamais mērķis bija 90 kg. Es sasniedzu 90 kg vispār samērā ātri, un jau tā, ka es vienkārši uzrasnēju, un tas bija viss. Es uzņēmu normālu muskuļu masu, tas bija tīri ok. Es neesmu lean baigi, man ir biku tāds vēderiņš, es neteiktu tā kā rāvu vēders, bet, man nevar sešpaku redzēt jau labu laiku, un varbūt es domāju, ka nākošajā gadā vajadzēs skatot, bet par to runāšu vēlāk. Tagad es varu aptuveni 93 kg vidēji, visaugstākais man bija 96, man liekas. Jā, bet tur gan jau es vienkārši dzēru daudz ūdeni tajā dienā. Es runāju par to, nevar dzīvot bez klasa, tā kā. Un pēdējais man ir pierakstīts nebeigt prom. Es zinu, par ko es to runāju, un es esmu to sasniedzis vispār. Tas notika ap to pašu laiku, kad es izvācos, un tas tā nebeigt prom ir vairāk tas, ka es daru visu šito te, nevis dēļ tā, ka es tā kā vienkārši jūtos briesmīgi, bet dēļ tā, ka es jūtos inspired, nevis out of desperation, bet I am inspired. Un īpaši pēdējo 2 mēnešu laikā, pat ja es biju riktīgi diezgan burnt out, ja godīgi, man parādījies tas pirmo reizi ilgā laikā, ka es jūtos tā kā es varu tā kā neko nedarīt apmēram gadu. Man nekas nenotiks. Es varu mierīgi dzīvot bez vainas, nekādas problēmas nebūtu tur. Un jā, bet to domāju, tas tāds, labi, bet kāpēc es šo turpinu? Tāpēc, ka man vajag, vai dēļ tā, ka es to gribu darīt. Un, ja godīgi, man pēkšņi sāk parādīties tas, ka es arī gribu šo darīt. Man interesē reklamēšana, man interesē montāža, man interesē viss tās nianses, bet, ja kurā gadījumā man ir vienkārši tādas aizdomas, ka tā kā
Ne, es neteiktu aizdomas. Tas ir vairāk tas, ka man šie insecurity joprojām, protams, ir. Viņi nekur nav pazuduši, tici man, viņi nekur nav nahuj pazuduši. Tas ir par to, man nav tik daudz baigi ko komentēt. Es atzīšu, es neesmu baigi gulējis arī. Tā kā varbūt tas bija ietekmē. Pārējais no goliem baigi nekas tāds svarīgs nav, ko minēt, bet tas bija, ko man vajadzēja sasniegt, un tas ir, ko es esmu sasniedzis. Tā kā man tā ir biku blociņš pierakstīts ar lietām, ko man vajadzēja parunāt. Tā kā pirmkārt, smags darbs. Bļāģi. Es šogad strādāju ļoti daudz. Tas bija pamatā viss, ko es darīju šogad. Protams, es pieminēšu biku vēlāk par aktivitātēm, ko es darīju, ģipa ceļoju un tam līdzīgi, bet lielākā daļa no laika es strādāju. Tāpēc, ka beidzot, uzreiz, kā es izvācos, man atbrīvojās tik daudz fucking laiks, un visu to laiku es aizpildīju vienkārši strādājot. Man, tas arī ieiet kopā ar fokusu, un tas, ka es izvācos, ka man vienkārši tā vide mainījās tā, ka es varu reāli strādāt un saprast, kur ir mans īstais potenciāls. Es domāju, darba kategorijā. Es varu beidzot saprast, cik es patiesībā esmu spējīgs izdarīt. Nevis tas, ka tikai, man šis ir jāizdara, man tas ir jāizdara, tāpēc es nevarēju izdarīt visus darbus, ko vajadzēja šodien, lai es varētu stumt tālāk, visu manu biznesu un manu nākotni un tā. Bet uzreiz, kā es izvācos un es reāli atbrīvoju savu vidi un uztaisīju tā, ka man setups ir diezgan normāls. Man tas palīdz arī strādāt, ne tikai pašas ātruma ziņā vai ko, bet tas, ka man patīk te būt, man patīk, kā izskatās viss. Žēl, ka kamera nevar redzēt baigi, un es arī neesmu uzstādījis baigi kameru tik ļoti fancy, šmency tipa lietā. Protams, es labprāt to izdarītu, bet es esmu noguris. Es esmu ļoti noguris, un es paņēmu atvaļinājumu kopš biku pirms Ziemassvētkiem, lai vienkārši atpūstos. Es baigi par to pat domāt negribu. Es knapē esmu kājās, ja godīgi, tā kā jā, tas varētu. Bet jā, labi, tas ir par izvākšanos un tā tālāk. Otrs ir sacrifice un social life. Tā kā jā, sociāli daži labi punkti, daži slikti punkti. Es teiktu, ka šis vispār ir uzlabojums sociāli dzīvē. Pat ja man uz papīra bija mazāk sociālas lietas, ko darīt. Tāpēc, ka man pārsteidza tas, ka es varēju samērā izbalansēt, tikties ar draugiem, visādas pasākumus, visādas darīšanas darīt un strādājot reizē. Piemēram, es paņēmu vasarā brīvu laiku, kad es ar draugiem mēs braucām uz jūru, tas bija forši. Es gāju medīt ar draugu, es arī mēs uz Lietuvu vēl bijām, es pilnīgi pat aizmirsu par Lietuvu. Tur es biju ar Sadadu un maniem otriem arī ar draugiem, mēs tur darījām visu kaut ko Lietuvā un tā tālāk. Es arī biju Čehijā ar ģimeni, bet lieta tāda, bez tiem es baigi maz vispār reāli atceros. Un es arī tas, ka es šogad vispār diezgan maz video un bildes taisīju. Tas, ka visu, ko es darīju, vienkārši strādāju. Tur man bija tik daudz video uz man šitā arhīva kanāla, kur es vienkārši dirsos vai ko, un tas apmēram arī bija viss saturs, ko es taisīju. Pēc, ka es visu laiku strādāju. Es neko citu bez strādāšanas nedarīju. Bet tas bija to vērts, ja godīgi. Good and bad days. Man te būtu daudz ko runāt, ja godīgi. Bet, jā, īsi sakot, visu šito dilemu, kas arī ieiet tā kā longer time frame punktā, ko es pierakstīju, ir tas, ka šis nav ātri, šis prasa laiku. Un tic man, te būs labas dienas, te būs sliktas dienas, un īpaši uzņēmē darbībā viņas var divas dienas vienā būt. Ļoti brīnišķīgs rīts, ļoti sūdīgs vakars, brīnišķīgs vakars. Ļoti sūdīgs rīts, ļoti bļaļas pat runāt nemāku. Bet, saprotu, ko es domāju, ir tas, ka šitā biznesa pieredze ir diezgan personīga lieta. Ja tu atļauj sev tā kā likt domāt, ka tas notiks ātri, tu visu laiku vilsies, tu nekad nebūsi apmierināts. Un pat parasti bez tā ir ļoti grūti būt apmierinātam uzņēmuma darbībā. Un, ja tu sev pasaki, ka man ir jāizdara šitādā ātrumā, pat ja tu zini, ka tas nav realistiski, es pateikšu godīgi, visticamākais tas nenotiks. Un man pašam bija tas diezgan smagi jāiemācās, tāpēc, ka bija daudz lietas, ko es gribēju izdarīt ļoti ātri, ko es domāju, man šis prasīs nedēļu, tas pārgāja 3 mēnešos. Tāpēc, ka izrādās, ka es vienkārši nezinu pietiekami daudz par to tēmu, lai izdarītu
labu secinājumu un atrast visefektīvāko veidu, kā to darīt. Protams, tas viss ir atkarīgs uz jaunām lietām. Vecās lietas, ko es tur darīju iepriekš, es esmu ļoti optimizējis tā, ka es varu izdarīt viņus ļoti ātri, bet, piemēram, man bija jāpieņem manā uzņēmumā pirmie darbinieki. Man vajadzēja čali, kas dara rafkatus, man vajadzēja čali, kas taisa manu pašu kontentu. Un es iemācījos daudz lietas par to, ka es nevaru vienkārši paņemt cilvēku darbā un visas manas problēmas pazūd. Tas tā nestrādā. Man, ja godīgi, man problēmas uzgāja augšā, tikai es palīdzēju viņus risināt, nevis es viņus vienkārši risināju. Un man vajag atpirkt savu laiku atpakaļ, tāpēc, ka man tiešām laiks ir tik maz dienā, ka man vajag fokusēties uz lielākiem uzdevumiem manā biznesā. Un arī par to es iespējams nākošais gadu reģistrēšos kā SIA. Man doma ir tāda uzreiz, ka sasniegšu 10,000 mēnesī, es reģistrēšos kā SIA. Un es mēģināšu to izdarīt ārzemēs. Tā kā, jā, bet par to es esmu runājis iepriekš. Man nav baigi. Man liekas, es diezgan lēni runāju, tāds, ka vienkārši es neesmu baigi gulējis, un otrkārt man tā vigils ar sistēmām. Tā kā, jā. Vēl. Gym goals, money goals, vispār kopējie 20-26 goli. Man šajā blociņā es kaut kādā brainstormoju lietas, ko man vajag izdarīt, kur ir mans blociņš. Un nākošais gada Shoot for Stars, Land on the Moon tipa sūds man tagad ir 30,000 mēnesī revenue. Vai es to sasniegšu? Es nezinu. Es izreitināju daudz visu kaut ko, un man nākotnē nāk. Vismaz nekas, protams, nekad nav garantēts, tas ir numur 1, bet tur man ir diezgan liels potenciāls dažās citās tēmās un projektos, kas man būs jādara. Tā kā jā, tas pat varbūt ir iespējams izdarīt nākošais gadu. Tā kā jā. Un otrs ir half retire parents, kas ir ķipā, kas man iet ar visu nākamajā punktā, ir, ka es mēģināšu savus vecākus ievest, ne pensijā, bet ķipā atvaļinājumā, ka viņiem nevajag strādāt baigi, vismaz pa pusei. Es jau šito pateicu Ziemassvētkos vecākiem, un tās reakcijas bija miksētas. Un, ja godīgi, es esmu pārsteigts to, ka reakcijas, kuras es domāju no vecākiem es dabūšu, bija apmainīts otrādāk. Tā kā nevis tas, ko viņi domās un tas, ko viņi pateica, bet tas, ka man bija 2 pareizi viedokļi, bet viņi bija apmainīti vietām, kurš tos domāja. Tā kā tas bija dīvaini. 100 kg džimā, tas būtu jauki, ja es tiktu uz 100 kg, un tad vismaz biku līnāks palikt, tas būtu forši. Un arī tas, ka es gribētu reģistrēties savu uzņēmumu tā kā SIA ārzemēs, tas man ir ierakstīts, un man arī ir ierakstīts social life and relationships. Tas ir vienkārši atkal diezgan broad, es gribu draugiem vairāk lietas darīt un izveidot jaunus draugus arī, tāpēc, ka Harmozijas arī par šo stāstīja, ka man ir uzņēmuma darbības draugi, bet lietā viņi nav Latvijā. Viņi visi ir ārzemēs, viņi ir Filipīnās, viņi ir Lietuvā, viņi ir Maltā, viņi ir fucking Huiznēkur, Portugālē un tam līdzīgi. Un tie cilvēki, es viņus nesatieku dzīvējā, un tas nav tāpat kā online tur viņiem runāju. Es ar viņiem runāju samērā bieži. Dažiem es runāju vienreiz 3 mēnešus, dažiem es runāju gandrīz katru nedēļu, bet jebkurā gadījumā būt vairāk kontakts ar cilvēkiem, kur domā līdzīgi kā es, tas būtu ļoti forši. Tāpēc, ka tā būtu viena lieta, ko es tiešām gribētu tā kā sasniegt arī. Un arī tas, ka varbūt ir jāatsāk atpakaļ kaut kāda dating darīt, tāpēc, ka es neesmu bijis tajā iesaistījies, gandrīz bija vismaz 3 gadus, 4 gandrīz, vai arī es biju vienā randiņā, bet tas nebija nekas nopietns, tas bija vienkārši for fun, saprot. Jā. Bet, jā, sociālā dzīve man tiešām vajadzētu arī uzlabot, tāpēc, ka es kā hermīts fucking sēžu, visu laiku strādāju. Un, jā, protams, es daru kaut kādas lietas ar draugiem. Man tagad tieši ir jauna gada balvu domāt, pēc salūta sevi pie draugiem. Travel arī bija, ka varbūt pats liet apkārt pa pasauli, tas man nav baigi nekas arī nopietns, bet man ir viens ierakstīts, kas ir dabūt žigulu. Man ir žiguls, tas mans foršs projektiņš, tā kā to es varu jau norakstīt. Es gribu investēt arī nopietni nākošajā gadā, ne tikai izglītībā investēt naudu, bet investēt arī reāli tā kā stokos un tam līdzīgi. Tos, ka es to domāju darīt tad, kad man ir reāli normāls cash flow, lai man būtu viņu kur likt. Es zinu, ka cilvēki saka, ka vajag investēt pēc iespējas agrāk, bet viņi runā vienmēr tikai par investēšanu. Tā kā
S&P 500 dollar cost averaging. Tā nav sūdīga metode, bet priekš manis es gribu investēt zinātnē, zināšanās un kā attīstīt savu uzņēmumu, lai es varu pelnīt vairāk naudas, ko vajag ātru kapitālu, ko pēc tam es varu likt kaut kur citur tik un tā. Un man liekas, nav jēga nopietni investēt nekur, līdz tā nav vienkārši 10,000 skaidrā naudā praktiski, vienkārši kontā vai kur tā viņi stāv. Ja to viņi vienkārši stāv un neko nedara, tad jā, bet līdz tam man baigi nav griba baigi tur kaut ko investēt līdz tam punktam. Tā kā jā, es esmu samērā tuvu tam, bet jā, tā kā jā, investēt, tas man ir, investēt ir 30%, redzēs, kā tas ies, cik es procents investēšu no saviem ienākumiem, es plānoju darīt kaut kādu earn more money, invest more money procentu ziņā. Protams, jāsāk lēnām un jāsaprot, kas tur kā jādara, jo pagaidām man visa nauda vienkārši stāv biznesa kontā. Es viņu reāli ņemu ārā tikai tā, ka man vajag naudu. Man pat nav sev nekāda alga konkrēta. Es vienkārši tik, cik es nopelnu, tik man arī stāv tajā kontā. Un es vienkārši izņemu ārā naudu no viņa, tā ka man vajag kaut ko pašam darīt, bet tā viņš vienkārši stāv tur. Tā kā, jā, kas vēl studio setups, es esmu procesā uztaisīt savu setupu, cik vien labu es varu. Man vēl ir, varbūt es vispār izdarīšu to šodien pat, es redzēšu, kā tas sanāks. Man te ir jāuzliek, man rekur vispār kamerā var redzēt, viņi šeit te ir lejā, vo. Tā nahuj, kāpēc šis ir tik grūti? Te, jā, zaļā gaismā viņi stāv, šitie te. Tur man stāv fucking plakāti, ko es gribētu uzlikt uz šās sienas, un jā, tas ir tas, iespējams es padzīvošu Bikoļa Maltā, bet tas ir saistīts ceļošanu. Reflect, tas neko fucking nenozīmē. Extended timeline, par to es jau runāju, un help people. Es arī nezinu, vai ko tas nozīmē, bet tā kā palīdzēt cilvēkiem ar kaut ko, fucking es nezinu, ko tas nozīmē, ja godīgi, bet tas apmēram arī viss, man nav baigi nekas tāds cits, ko teikt. Es atzīšu, ka varbūt tā, ka es esmu ļoti nogurušā stāvoklī, man šis video izskatās diezgan unenthusiastic. Es atzīšu, tas ir fakts, bet es ticu man, es esmu diezgan, kā lai saka, gatavs uz nākamo gadu. Jūs zināt, ka nākamais gads būs ļoti fucking traks un ļoti fucking grūts, bet beigās viss būs tīri normāli. Padzēšos kos. Bļā. Jā. Tātad, interesants lietas, par ko es varu parunāt. Par žigulu. Man žiguls tagad, viņš man stāv garāžās, viņu restaurēšu, es varu parādīt dažas bildes uz ekrāna, kā viņš izskatās, ja nu es esmu aizmirs, vai viņš, tagad es skatos šo video, man viņš vairs nav, kaut kāda iemesla pēc. Jā, es ar viņu biju driftot sniegā, diemžēl man nav footage ar to. Dabūju biku sasist priekšējo stiklu, bet, jādās, ko lai dara. Tā, diezgan forši restaurācijas projekts, ko es ņemšu svētdienās. Vēl ko es varu parādīt, ir man pulkstiņu kolekcija. Man vakardien palīdzēja draugs ar viņu brāli uztaisīt sienas paneļus manam ofisam. Es tiku vaļā no viena pulkstiņa, no kā es gribēju tikt vaļā jau fucking ilgi. Beidzot tik no viņa vaļā, un viņam reāli viņš ir patīk, tā kā tas ir forši. Es tagad varu parādīt savu tagadējo pulkstiņu kolekciju, kuru es tiku vaļā no diezgan daudz pulkstiņiem, lai es varētu ielikt vairākus, kas man pašam patīk. Tā kā jā, sāksim ar, protams, gan jau es esmu rādījis šitos, bet es vairs neatceros, vienkārši labs refresh. Šitas pulkstenis ir pats pirmais pulkstenis, ko es jebkād nopirku, un ja godīgi, man viņš joprojām patīk, un es viņu reāli vilktu daudzreiz biežāk, ja man nebūtu saplis stikliņš, bet tas stikliņš, es negribu viņu mainīt, tāpēc, ka tas man tam stikliņam ir vispār diezgan laba vēsture ar to, ka man šis pulkstenis ir bijis ar mani līdzi caur Eli un atpakaļ, un šitas stikliņš saplīs ļoti sliktā dienā, kad es strādāju skaņu tehniku, es no to veco darbu. Konkrēti, kas notika, nav svarīgi, bet kāds cits cilvēks, kuram man nebija labas attiecības, viņu joprojām nav. Un beidzot man vienkārši atlaida no tā darba. Viņa bija pie vainas pie šitā, jā, bet es viņai, protams, neko nekomentēju, es negribu ar to cilvēku runāt vispār.
Un šis pulkstenis, es viņu velku uz medībām un varbūt uz mežu. Retā gadījumā, kad es tur dodos, tāpēc, ka viņš ir vienkārši bold un vienkārši pulkstenis, man nevajag pa viņu baigi uztraukties. Jā, tas man tur diezgan tuvu vieta manā sirdī. Šitas te, kas man vispār ar uzvalku ļoti labs kombo pulkstenis ir, viņš ir kvarca kronogrāfs, bet man viņam beidzās baterija un es viņu nesu vilcis, es nediešu kopš vasaras vismaz. Bet viņš ir ļoti zolīts pulkstenis, man viņš ļoti patīk, man ļoti patīk tas safīrs viņam un tā krāsa. Kopēji brīnišķīgs pulkstenis, man viņš ļoti patīk. Jā, bet es viņu nebaigi nevelku, pat ja viņš man patīk. Tātad rekuri mani top vilktie pulksteņi vispār, kas ir baigi nevienā kategorijā. Šitas pulkstenis, šitas mans mīļākais kvarca pulkstenis ir tā, kad man vajag kaut ko zolīdu uzvilkt. Bet man nav enerģija vai laiks tagad uzvilkt parastu normālu pulksteni un dabūt pareizo datumu un tam līdzīgi. Tā kā jā, es atzīšu uz sapulcēm, es uzvelku pulksteni, man nav pat pareizais laiks vai datums, viņš vienkārši izskatās labi, tāpēc es viņu velku. Bet šitas ir, viņš vienmēr rāda pareizu laiku, viņš vienmēr gatavs, jo tagad viņš nerāda, tas viņam beidzās baterija un man nav pareizais instruments, lai noskrūvēt viņam aizmuguri, lai apskatītos, kāda baterija viņam ir. Tā kā jā. Tad man ir, protams, šitas pulkstenītis, kas ir tīri ok, man šis pulkstenis ļoti patīk, pat ja viņš ir, ja godīgi, viņš ir sasniedzis beater līmeni, kad tagad es šito velku, tā kad man vajag kaut kādu beater pulksteni, viņš izskatās pēc Rolex Day-Date Platinum, bet viņš nav, viņš izskatās vienkārši labi, man patīk šis pulkstenis diezgan, viņš ir ļoti ērts, man patīk, kā viņš izskatās, un tas ir beateris pagaidām, tā kā jā. Tad man ir šitas, kas ir vienkārši, godīgi sakot, Patek Philippe klons ķipa, bet viņam nav Patek Philippe logo vai kas. Viņš ir vispār ļoti labas kvalitātes pulkstenis, man viņš ļoti patīk, viņš der uz manas rokas arī brīnišķīgi. Viņam ir šur tur biku skrāpīta, bet, kuram pulkstenim nav. Bet jā, man šis pulkstenis arī ļoti patīk, viņš der uz manas rokas ļoti labi. Tad, protams, viens no maniem vispār mīļākajiem pulksteņiem, kas ir šis, es man liekas šito arī vilkšu šovakar uz jaungadu ar manu Mix Media logo un arī aizmugurē, kur ir iegravēts Laiteo Labaraža, bet man liekas, kamerā šitā būs diezgan grūti parādīt. Laiteo Labaraža. Un tur ir juma simbols un simbols priekš vēstures, kas praktiski nozīmē vienkārši tev ir vēsture ar labu ražu, kas vienkārši labu laimi un tam līdzīgi. Bet jā, biku latviešu huiņa. Tā kā jā, un kur ir mans logo uz viņas Mix Media, kas tā kā ir forši, un es šito, man liekas, ar uzvilkšu. Un vispār, ja es viņu rādu, tad es arī parādīšu pulksteni, kas pagaidām ir uzvilkts, kas pēdējā laikā ir ļoti daudz viņu velku, kas ir šitas raketa Kopernikus, vai Kopernikus, atkarībā, kam tu jautā. Man ļoti patīk šis pulkstenis, šitas ir atjaunots, protams, es viņu speciāli sūtīju no Ukrainas. Atjaunotu, bet man ir oriģinālais spec sheets un tam līdzīgi. Tā kā jā, tas ir Bļaļ, es esmu reāli noguris. Piedod, ka man kad es šito montēšu, man būs tik maz enerģija, bet jebkurā gadījumā what the fuck? Nē, uzliek savu pulksteni labāk. Jebkurā gadījumā paldies man par šito video skatīšanos. Es atvainojos, ka esmu tik noguris, bet tāds arī bija 25. gads un tie apmēram ir plus mīnus man plāni uz 28. gadu. Ja kaut kāda iemesla pēc kāds cits šitos skatās, kurus vispār uzzināja, ka dažs labs vispār kaut kāda iemesla pēc šito arhīvu video, šito kanālu skatās, tad čau, un priecīgi jauno gadu, priecīgi Ziemassvētkus, un baļaļ, davai, 2028. gads būs ahu jau, man, tev un kaimiņam. Tā kā jā.